Vēlreiz atgriežos pa vakardienu. Vakardiena parādīja, ka mums nav jābūt labākajiem uz papīra, bet mums jābūt izsalkušiem. Mēs spēlējam organizēti, pašaizliedzi un mēs grauzāmies. Parādiet, ka jūs esat nenovērtēti. Šīm tā līgām jūs lielākā daļa te spēlējat, ka jūs esat vērti būt augstāk. Tāpēc ir jāparāda. Un atcerieties atkal to, ka mājās mums visi tic, bet pats galvenais ticiet sev un nelaižiet iekšā šo pašapmierinātības vēlmību. Mēs gribam tur, un mums jābūt tāpat līmenī. One regulation loss, and one whole team loss to Canada, and Ripon and Shutt. Šis mums ir vienkārši ātri aizmirst, kā mēs teicām, mums nav laika priecāties, nav laika bēdāties. Vakar mēs varējām papriecāties par punktu, šodien mēs esam tur, kur mēs esam. Mums jāgatavojas nākamais spēlē. Šo izslēdzām, bet mēs zinām, ka tā būpats mēs nevaram būt. Mēs zinām, kāda mēs varam būt, un tādiem mums ir jābūt. Un vērtēsim turnīru pēc pēdējās spēles. Šī bija iespēja, otrā iespēja, kur mēs iešāvām pienā. Bet tagad vēlreiz, galvas augšā, mēs joprojām lepojamies ar to, kas mēs esam. Nevis kaunamies no tā, kas mēs neesam. Mēs zinām, kāda mēs varam būt. Mums vienīgais lūgums pirms nākamās spēles nedomāt, ka tur būs vieglāk. 14 no jums bija pagājuši gadu un zina, ka tā nav viegla spēle. Mums jāgatavojas tieši ar tādu pašu attieksmi, kā mēs gatavojamies pret Kanādu. Un rītdien mums ir uzdevums benzīni dabūt bakats.